Šai brīdī jūs priekšā Start School līdzdibinātāja un Riga Tech Girls vadītāja Anna Andersone. Tehnoloģijas, kas maina pasauli, un cilvēki, kas tās rada. Sveiciens visiem. Paņemšu pultiņu. Prieks redzēt tik daudz jauku, priecīgu, smaidīgu seju šodien šeit, jo, man liekas, Icebreakers tas ir ļoti nozīmīgs notikums mūsdienu pasaulē. Jo, manuprāt, bez jaunu uzņēmumiem, bez uzņēmumiem Latvijas attīstība un vispār nākotne nav iespējama. Tāpēc šodien parunāšu par to, kas, manuprāt, kas ir tās tehnoloģijas, kas maina pasauli, un kas ir tie cilvēki, kas rada šīs tehnoloģijas, jo jūs esat šeit, un jūs esat tie cilvēki, kas būvēs mūsu nākotni. Un, manuprāt, kas ir šobrīd ļoti svarīgi, domājot par tehnoloģijām, tehnoloģiju attīstību un uzņēmēju darbības arī attīstību, ir tas, ka, ja mēs domājam par IT un informācijas komunikācijas tehnoloģijām, IKT, tad tā vairs nav kaut kāda viena joma vai viena nozare. Tā patiesībā ir vesela infrastruktūra, kas ir pilnīgi visās nozarēs. Un, mēs nu pat dzirdējām Nikitu stāstām par LMT un dažādu biznesa attīstību LMT ietvaros. Tad telekomunikāciju uzņēmums mainās un attīstās un ar šīm tehnoloģijām rada pavisam jaunus citus risinājumus, kuri vairs nav tikai telekomunikācija risinājumi. Un, tehnoloģijas un šī bāze ir pamats gan finanšu infrastruktūrā, tātad bankās, veselības jomā, izstrādājot mēdījus. Jūs visi noteikti ikdienā lietojat mēdīju tehnoloģiju produktus, kuros jūs dalāties ar saviem stāstiem. Izglītībā arī tieši tāpat. Es ticu, ka katru dienu jūs saskaraties ar tehnoloģisko bāzi, kas ir arī šeit, Latvijas universitātē, un bez tās vairs izglītība nav iespējama. Un tāpat arī tehnoloģijas ir valsts drošības pamatā. Tas nozīmē, ka izprast tehnoloģijas, saprast, kā tās darbojas, kā tās izstrādāt, ir ļoti svarīgi pilnīgi ikvienā nozarē, lai kurā jūs gribētu pēc tam strādāt. Varbūt tāds maziņš check-ins ar jums. Kuri no jums paši domā būvēt savu jaunu uzņēmumu vai savu uzņēmumu? Paceliet rokas. Ok, es redzu dažas rokas augšā. Super. Kuri no jums gribētu strādāt veselības jomā? Kuri gribētu strādāt komunikāciju jomā? Ok, tā daži nav pārliecināti, bet varētu būt. Kas gribētu strādāt valsts labā? Vai ne, Ulda? Mēs patiesībā jau visi arī strādājot savos uzņēmumos, mēs strādājam valsts labā, vai ne? Ok, tad dažāda šeit auditorija, un tas arī ir brīnišķīgi, jo tas, kur mēs esam šobrīd, mēs esam šajā tehnoloģijas straujās attīstības laikmetā, un tas nozīmē, ka šis ir iespēja laikmets. Tas nozīmē, ka katram no mums ir pieejama mākslīgā intelekta rīki, un mēs varam arvien vieglāk no mazās Latvijas izstrādāt produktus un risinājumus, kas var startēt un veiksmīgi būt visā pasaulē. Un tā ir brīnišķīga iespēja. Un šobrīd ar mākslīgā intelekta rīkiem radīt jaunu produktu ir vieglāk nekā tas ir bijis jebkad. Tātad nevienam no jums patiesībā nav nekādu šķēršļu radīt kaut ko jaunu. Un tā ir brīnišķīga iespēja. Jo tad, kad es, piemēram, sāku savu ceļu startup izstrādē, man vajadzēja, vismaz, lai vispār kaut kādu minimum viable produktu izstrādāt, vismaz 3 programmētājus, vienu frontend, vienu backend, vienu varbūt par datubāzēm. Man vajadzēja, vismaz pusgadu, lai izstrādātu šo MVP. Tagad ar mākslīgo intelektu MVP mēs varam izstrādāt 2 stundu laikā un sākt viņu testēt. Tā kā tas slieksnis ļoti, ļoti zems. Nekad nav bijis vieglāk sākt, kā tas ir tagad. Bet, protams, ka līdz ar šīm iespējām līdzi nāk arī milzīga atbildība.
Un tas ir tas nākamais solis. Kāpēc mums vajag izprast šīs tehnoloģijas vairāk? Kāpēc nepietiek tikai ar to, ka mēs paņemam vienu mākslīgā intelekta rīku un uztaisam produkta pirmo versiju? Jo mums ir jādomā, kā pēc tam mēs nodrošināsim kiberdrošību, kas notiks ar tiem datiem, ko mūsu lietotāji iesniegs šajā mūsu risinājumā. Kā tie algoritmi strādās, vai tie būs godīgi, vai tie nenodarīs kaut ko ļaunu, mums par to pat nedomājot. Un tā tad arī šie ētika, kad mēs būvējam savus produktus un risinājumus ar mākslīgo intelektu, jo īpaši, kā mēs parūpējamies par ētisku nākotnes attīstību šiem risinājumiem. Jo, lai arī mums liekas, varbūt, ka tehnoloģijas ir neitrālas, patiesībā tā nav. Jo īpaši, ja mēs raugāmies uz mākslīgo intelektu, kas darbojas no daudz eksistējošas informācijas, kura pati par sevi jau nav neitrāla, tad mums ir ļoti jādomā un mums ir jāsaprot, kas dzīvo lācītim vēderā, no kurienes nāk dati, kā tas mākslīgais intelekts tālāk ar to strādā, lai tas būtu ētiski, droši un atbilstoši tam, kā mēs to redzam. Kas šobrīd veido tehnoloģijas? Kādi cilvēki? Ja mēs paraugāmies uz pasaulē bagātākajiem tehnoloģiju uzņēmumu īpašniekiem, tie ir parasti ar spēcīgu tehnoloģisko bāzi, zinoši cilvēki. Un pārsvarā tie ir no rietumiem, rietumu izglītību ieguvuši, un pārsvarā tie ir arī vīrieši. Tad šeit ir viena tāda lieta, ko es gribu pieminēt arī kā Riga Tech Girls vadītāja par to, kāpēc mums ir jādomā par to, kas rada šīs tehnoloģijas. Un kāpēc arī es esmu tik priecīgi redzēt šeit auditorijā arī daudz meiteņu, jo arī jums, meitenes, es gribu pateikt, jums arī ir jārada tās nākotnes tehnoloģijas. Jo jūs esat tās, kas pārliecināsies par to, ka šīs tehnoloģijas strādā jūsu labā. Un visas sabiedrības labā, ne tikai noteiktu kādu grupu labā. Un tas, ko es ar to gribu teikt, ka tas nav tikai par tādu sieviešu līdztiesību un ka visiem jābūt līdzīgām iespējām. Tas patiesībā šī dažādība ir par to, ka jo vairāk cilvēku iesaistās, jo vairāk mēs izslēdzam dažādas aklās zonas, risinājumi kļūst drošāki, tie kļūst arī labāki lietotājiem, jo mēs katrs labāk saprotam to cilvēku, kas ir līdzīgs mums. Un tātad dažādība nav tikai par šo līdztiesību, tas ir par augstāku kvalitāti, tas ir par to, lai mūsu risinājumi ir vērtīgāki un visiem pieejamāki. Ko tas nozīmē jums, studentiem, šis viss, ko es gribu jums aicināt? Sāciet, pirms jums liekas, ka jūs esat gatavi. Droši sāciet, eksperimentējiet. Un meklējiet un veidojiet vidi sev apkārt. To, kur apkārt ir tādi līdzīgi jums domājoši cilvēki, jo zināšana bāze ir ļoti svarīga, izglītība ir ļoti svarīga šajā brīdī, bet arī tā vide, kurā jūs darbojaties, ir svarīga. Strādājiet komandās, atrodiet savus līdzdomātājus, ar kuriem jūs saprotaties, ar kuriem jūs kopā gribat iet tālāk. Un pēc iespējas ātrāk virziet savas idejas tirgū. Piedalieties konkursos, iegūstiet atgriezenisko saiti, bet droši strādājiet uz priekšu, jo ar katru nākamo reizi, kad jūs kaut ko pamēģināsiet tirgu palaist, jūs sapratīsiet labāk, ko darīt vēl nākamreiz. Jo gatavība neatnāk pati no sevis, tā atnāk, kad jūs sākat darīt. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs esam arī radījuši Start School, par ko es atļaušos arī šeit pastāstīt mazliet. Tātad mums ir 12 mēnešu programma, kura nekonkurē ar augstāko izglītību, bet kas ir profesionāla izglītība un kurā jūs atradīsiet domu biedrus, ar kuriem kopā radīt jaunu uzņēmumus. Pie mums tātad ir tehniskā bāze un jaunu uzņēmumu radīšanas modulis, kurā patiešām komandās rada jaunus, reālus risinājumus. Uz šo brīdi mūsu studenti ir radījuši vairāk kā 40 jaunus risinājumus, un jau 11 no tiem ir tirgu un tiek pārdoti. Tad tas ir ātrs ceļš un arī liels atbalsta tīkls ar mentoriem, un tā ir iespēja nokļūt pie reāliem ieņēmumiem ļoti ātrā laikā.
Bet, ja jūs vēl nejūtaties gatavi radīt savu jaunu uzņēmumu un domājat, kur tālāk iet savā ceļā, es varu ierosināt arī pieteikties Riga Tegels iepazīst tehnoloģijas programmai, kas nav tikai meitenēm. Tātad ik viens var šajā programmā piedalīties. Tā ir pieejama tiešsaistē, atvērta pilnīgi ikvienam jūsu laikā. Jūs varat tur iet un saprast, ko dara katra profesija un kā tā var noderēt jums IT jomā. Šobrīd tātad jautājums nav par to, vai tehnoloģijas mainīs pasauli. Jautājums ir par to, kurš radīs tās tehnoloģijas un vai jūs būsiet tie cilvēki, kas radīs tās tehnoloģijas, kas mainīs pasauli. Tā kā pievienojieties tehnoloģiju jomai, taisiet savus jaunus uzņēmumus un nāciet pie jums, ja jums vajadzīgs atbalsts tajā. Paldies! Anna Andersone, Start School līdzdibinātāja un Riga Tech Girls vadītāja. Anna, es pareizi saprotu, šo skanējam un atrodam ceļu pie jums, jā? Jā. Jums te ir arī kaut kur savs standiņš, ja kas? Jā, vai es atvainojos, nepateicu. Mums ir Start School standiņš, ka var droši iet aprunāties ar mūsu studentiem un programmu vadītāju un arī uzspēlēt loģikas spēli. Tā kā droši nāciet. Es vienkārši tā klausījos, ko tu stāsti, un es pieļauju, ka daudziem varētu būt, ka radās tā dzirkstelīte iekšā, lai ir tas uzreiz, vai ne, tas call to action. Paldies, paldies. Super, tā, skanējam, ja jau reklāma, tad reklāma. Tā, līdz galam. Paldies Annai par viņas prezentāciju, un es nezinu, vai jums tajā standiņā ir vai nav, bet vienā no slaidiem tev bija tie 4 punkti par to, ka jāsāk vēl pirms jūtamies gatavi, par to sev līdzīgi domājošo pulcēšanu ap sev. Tas, man liekas, tādas bucket listiņš, tādas uzlīmes būtu jātaisa, jāielīmē sev kladītē, un katru dienu jāpaskatās, vai mēs atķeksējam to ķeksi, vai mēs esam kopā ar tiem, ar kuriem mēs gribam būt, vai mēs virzamies tajā virzienā, kurā mēs gribam virzīties, vai mēs veidojam tādu vidi un tādu pasauli ap sevi, kādu mēs to vēlamies redzēt. Katru dienu mēģinam doties turp.